Apnicis tas, ko tu dari, varbūt ir laiks kļūt par ilgtspējas vadītāju. Noklausies manu sarunu ar augstākās izglītības pārstāvjiem un personāla atlases kompāniju, un iespējams tu pieņemsi būtiskus lēmumus, kas ietekmēs tavu turpmāko karjeru. Runājot par ilgtspēju, ļoti svarīgs jautājums mūsdienās ir, kur atrast ilgtspējas vadītāju. Kā viņš izskatās, kas jāzina par ilgtspēju pārējiem uzņēmumu vadības komandas locekļiem. Šodien uz sarunu esmu aicinājis Zani Driņķi un Aigu ārsti Avotiņu, lai mēs kopīgi noskaidrotu, kur tad šie ilgtspējas vadītāji Latvijā vai nu top vai atrodas, un kā uzņēmumiem būtu jālūkojas pēc šiem speciālistiem vai jāattīst iekšēji, vai varbūt tieši jāmeklē kaut kur ārzemēs. Kā jums liekas šī brīža situācija? Es saprotu, šis amats ir pieprasīts. Man liekas, katrs uzņēmums ir savā pēdējā laika vēsturē meklējis šādu speciālistu. Kā jums izstāsta, skatoties no malas, mums pietiek šo speciālistu, nepietiek un kur viņi atrodas? Manuprāt, pieprasījums noteikti pārsniedz piedāvājumu. Latvijā vai jebkurā no Baltijas valstīm un daudz kur citur, jo Amropam ir diezgan plašs tas biroja tīkls, pāri pa 65 birojiem pasaulē. Mēs redzam, ka šobrīd pieprasījums ir lielāks kā piedāvājums. Un, faktiski, ja tu gribi atrast normālu ilgtspējas vadītāju, tad tev ir jābūt gatavam paskatīties plašāk nekā vienā tirgū. Sanāk tā, ja nevaram atrast, tad atliek izaudzināt, izglītot vai atrast jau universitātes solā. Es skatos vispār uz šo, ka ilgtspēja vai vadītājs šobrīd iet roku rokā, un tas vispār nav apspriežams jautājums, jo tās visas prasmes un kompetences kopēji, kas ir uz ilgtspēju, šī brīža vadītājiem ir obligāti, manuprāt. Tas jau ir komplekts neatdalāms. Līdz ar to mēs runājam par kompetento mūsdienu vadītāju ar šīm ilgtspējas prasmēm, kas ir patiesībā vajadzība jebkurai organizācijai. Tas vairs nav kaut kas atšķirīgs, kas tikai domā par ilgtspēju vai izstrādā strateģiskos virzienus un kas tikai iet uz kaut kādu vienu šo ilgtspējas ziņojumu beigās un tā tālāk. Tas ir jau vadītājs, kas domā plašāk, kas domā ar šīm tendencēm, kas ir šobrīd aktuāls globāli. Būtībā tas, ko saka, nozīmē, ka mūsdienu vadītājiem šīs ilgtspējas lietas ir jāpārzina. Precīzi. Ja? Labi. Ko Aiga par to saka? Man liekas, ka tā tam būtu jābūt. Diemžēl tas piedāvājums nevienmēr iet roka rokā ar to, kā tam ir jābūt. Bieži to, ko mēs redzam, ka organizācijas, kā saka, lāpās, šajos amatos ļoti bieži nodarbinot mārketingu un PR profesionāļus. Faktiski tie cilvēki, kam ir diezgan neslikts, vairāk vai mazāk šis stratēģijas bloks, un attiecības varbūt ar ieinteresētām pusēm, bet tad, kad iet runa par kaut kādu procesu mainīšanu, efektivitātes projektiem un tā tālāk, jau kas skar uzņēmumu atslēgas procesu, tā zinātne ir diezgan vāja. Ja mēs paskatāmies uz ilgtspēju, pēc būtības pieņemsim energoefektivitāti. Mārketinga cilvēkiem droši vien nav problēma sagatavot stratēģiju, kā energoefektivitāti ieviest, smuki sapakot šo te nefinanšu ziņojumu, bet no otras puses viņi visticamāk neko nesaprot, kā šo energoefektivitāti praksē ieviest. Turībā, kurš ir labākais speciālists, kurš varētu kļūt, uzņēmuma ilgtspējas stratēģijas ieviesēt? Mums ir tā, ka turībā mums ir vadības komanda, kur izstrādā šos strateģiskos mērķus, pārējie realizē. Būsim godīgi, tā ir visur, ne tikai pēc teorijas, bet arī pēc praktiskā. Arī mārketings un PR atbalsta šo. Tas nav tā, ka izdomājam saukļus, liekam pie sienas un tagad esam ilgtspējīgi. Tas tomēr viss koncentrējās un nāk no augstākās vadības puses. Un arī šis vadības bloks, es tā varu teikt, tad arī ir tas, kurš definē. Un arī turības sakarā ir stratēģijā iestrādāt šie ilgtspējas mērķi, kas attiecīgi visai augstskolai šobrīd arī ir jārealizē.
Jums ir atsevišķi ilgspējas vadītājs, ja jums tā kā šis process organiski iekļaujās vadības procesos? Tas organiski iekļaujās, jo mums ir visiem jāmāca tam studentam tas, ko mēs paši realizējam. Tas mums ir jārāda kā piemērs. Gan ar šo elektroenerģiju, gan ar alternatīviem elektroenerģijas veidiem, kā piemēram saules paneļus uzlikām, gan ar bezpapīra, absolūti bezpapīra procesa studijās un tā tālāk. Šīs ir visas lietas, ko mēs paši kā piemēru rādam, gan kā vadītāji, gan kā docētāji, un attiecīgi arī tad students šo ikdienu atkritumu šķirošanā tālāk redz, un attiecīgi arī to tad pieņem kā normu, un tālāk jau šīs te vērtības vai šo, varētu teikt, šis ilgspējas prizmas arī jau tālāk nodod uzņēmumos. Labi. Mans nākamais jautājums droši vien saistīts to, ka daudz lielie uzņēmumi tā kā skatās uz Chief Sustainability Officer virzienā. Vai tur arī piedāvā šādu, teiksim, apmācību kursu, kur, pieņemsim, cilvēks nolēms, viņš tagad grib būt šis ilgspējas vadītājs, nākotnē viņš var atnākt un teikt, hei, gribu mācīties. Jā, mums arī ir šādi korporatīvās pārvaldības principi, ir tāds uzreiz nāk prātā kursus maģistriem, ir ilgspējas kursus maģistriem, bet, un bakalauriem sevišķi mēs šo te uzņēmējdarbībā un arī tiesiskā regulējuma izejam cauri, bet ko es gribu uzsvērt, un tur nāk arī speciālisti no ilgspējas pasaules, kā mēs sakam, kas ir Latvijā jau zināma guru, bet ko es gribu vēl vairāk uzsvērt šobrīd, ja mēs strādājam profesionālā izglītībā un kvalifikāciju iegūstam uzņēmuma vadītājs un organizācijas vadītājs, tad attiecīgi šīs prasmes un spējas jau pēc profesiju klasifikātora nosaka to, kad ir jābūt jau obligāti šīm zināšanām. Jā, vienīgais, man liekas, tā problēma daudzi no mūsdienu vadītājiem mācījušies augstskolā pirms 10, 20 vai vēl 30 gadiem, un tad, protams, par ilgtspēju mēs varbūt bijām attālināti kaut ko dzirdējuši, bet par tādām izvērstām stratēģijām, man neviens to nemācīja. Kā izstāst, teiksim, šodien tie cilvēki, kas ir tirgo, kur viņi ir visbiežāk mācījušies, kur ir, teiksim, nezinu, varbūt ir kādi uzņēmumi, kas sagatavo labus speciālistus, un tad citi mēģina viņus noalgot. Kāda ir jūsu pieredze? Ja mēs runājam par uzņēmumiem, tad nereti šī ekspertīze ir konsultantu pusē. Jā. Kurus tad dažkārt uzņēmumi mēģina noalgot. Ja? Vadītāji, vai ne? Tā saka, vadīt priekšā. Jā. Ir arī viena otra nevalstiska, teiksim, organizācija, ja? Un es teiktu, ka trešais ir tādi arī jaunie profesionāļi, kas ir izglītojušies kaut kur ārzemēs, ja? Un tad, vienu otru reizi viņi atgriežas un tad ir iespēja šo te kompetenci izmantot. Ja? Un vēl es domāju, ka vēl viens veids ir, ka tu tos pūliņus kaut kādā veidā apvieno tos pūliņus, ja ir, teiksim, organizācija, kas strādā pārrobežu biznesā, ja? Tu varbūt katrā valstī neliec šo te speciālistu, ja? bet ieliec vadītāju, kas ir atbildīgs par šo te funkciju vairākās valstīs, un tad tev ir, teiksim, pašās valstu organizācijās ir vairāk izpildītāji, un tā atkarībā no organizācijas lieluma. Tagad tas ir kā lāpās. Jā, bet tas ir lieliem uzņēmumiem. Mēs runājam par burtiski 1-2% uzņēmumu, kas Latvijā ir, mēs pārsvarā Latvijā esam tomēr mazs vidējs un īpatsvarā mikro uzņēmumu statusā. Ja? Līdz ar to tas ir tas vadītājs, kam ir šīs prasmes, kurš tad vai nu tad iet pie konsultanti, jebkurā gadījumā, ja ir tā kapacitāte, ja, un tas resurs, vai arī tad pašmācības ceļā precīzi, vai no ārzemēs mācās, vai no kursos iet, vai ir jau diezgan daudz to iespēju. Jā, šobrīd es teiktu, ir dažādi veidi online apmācības, kur atkarībā no rocības līmeņa un arī no tā dziļuma, kādu tu gribi, vai no kaut kādiem no viena, vai no otra, vai no trešā leņķa, ja, kad tu vari iegūt tās. Ir arī vietēji, es skatos dažādas seminārus, skatos turībā arī konferences 31. oktobrī. Kas ir šīs konferences mērķa auditorija? Ko jūs sagaidat, kas tur nāks? Studenti, uzņēmuma vadītāji? Mēs sagaidām, ka nāks uzņēmēji. Pirmkārt uzņēmēji, tad vadītāji un arī studenti. Protams, tas ir mums arī saistībā ar kolēģiem un partneriem no Somijas un Vācijas, kuriem ir gana liela bagāža jau šajos jautājumos, un es domāju, ka tur ir ko mācīties un klausīties, bet tieši vairāk no tāda praktiskā viedokļa, tad kā ieviest, kur atrast, kādas ir tās priekšrocības, īstenībā skaidrot sabiedrībai un diskutēt par to, kāpēc vispār to vajag. Un varbūt, jo ļoti bieži man tas atsitiens kādreiz sabiedrībā rados no tā,
ka mēs tik daudz par to runājam, mēs tik daudz to šobrīd skandinam par to ilgtspēju, bet kas tad tas īsti tāds ir un kā to realizēt uzņēmumos, ka kā pamaz par to mēs runājam. Un tas varbūt ir vēl viens rīks uzzināt, kā es varu to izmantot savā labā organizācijā. Labi. Mans redzējums ir tāds, ka man šķiet, ka viena daļa organizācija, viņiem šķiet, ka pieņemot darbā tādu ilgtspējas vadītāju, tu esi kaut kāda ķeks ievilcis, ja, un ja tev ir vēl politika un kaut kādi KPI, tad vispār brīnišķīgi. Ja. Un to itin bieži spēj nokopt mārketingu vai cilvēki ar mārketingu un PR pieredzi, ja, bet ļoti liela daļa uzņēmumu nevienmēr rēķinās ar to, ka, ja tu tiešām ievieš šos procesus, tad ar tādu ESG speciālistu piesaisti lietas nebeidzās, lietas tikai sākas. Ja? Un tev ir jābūt gatavam pēc būtības likt ļoti, ļoti būtiskus resursus iekšā, vai teiksim, tie ir kaut kādi energoefektivitātes projekti, ja? Vai tev ir jāpārskata, kādā veidā tev viss tas pilnais process un viss tas cikls strādā uzņēmumā. Tas ļoti bieži saistāts ar lielām investīcijām, ja, no kurām ESG profesionāļa alga ir tikai maza daļa. Ja, un es domāju, ka tas, ka kāda veida pieredze ir šiem ESG cilvēkiem, tas nereti parāda arī to, cik liela apņēmība uzņēmuma pusē ir tās lietas pēc būtības kustināt, ne tikai pēc formālā. Man šķiet, ka tas pirmais solis ir, kā Zana teica, noorientēties, saprast, kas vispār ESG un ko darīt. Un tad, man liekas, tā otra liela atklāsmes, pie kā mūsu uzņēmums nonāca, tu izstrādā stratēģiju, sāc ieviest kaut ko, un tad tu saproti, ka, teiksim, kaut kāda rādītāja nemaz nemainās. Nākamais lielais jautājums ir, vai mums pietiek kvalifikācijas, lai, teiksim, paskatītos no tādas ilgspējas perspektīvas uz procesu, un kāds speciālists ir vajadzīgs, lai viņš pateiktu, ok, šai iekārtai mēs varam samazināt elektroenerģijas patēriņu, izdarot to un to. Man liekas, ka tas ir vēl tā liela atklāsmes, kas mums stāv priekšā. Bet tas no tās vadītāja puses, ko es teicu, tā ir organizācijas kultūras daļa. Tas ir domāšanas veids, mēs to saucam par mindset angliski, tas ir domāšanas veida maiņa kā tāda. Tas nav vairs tikai procesu mērījumi un kaut kādi rezultāti. Starp citu, tevi var uzslavēt, jo ir diezgan bieži labi maģistra darbi par uzņēmumu saistīti. Tā kā tiešām, kas ir kā piemērs, starp citu, tiešām viens no piemēriem, kā piemēram mēs varam metodiski paņemot kaut vai tos pašus ANO ilgtspējas 17 mērķus un ieviest vismaz 2 vai pat 1 tikai no viņiem. Tas nekas, jo tas tiešām ir investīcijas, kas ir ilgtermiņā atmaksājās. Ja? Bet tas nozīmē, ka, ja mēs ieviešam kādu no sistēmām vai pieeju, es kā kvalitātes vadītājs tagad teikšu, tā ir 180 grādu maiņa uzņēmumā, jebkam. Pat kādreiz struktūra jāmaina, tā ir organizācijas vispār izmaiņas visos līmeņos un vēl komunikācija tā tālāk. Kā viens ir tas sauklis, ko mēs varam teikt, ka mēs tādi esam, bet otrs kāds pēc būtības. Tas ir. Es domāju, ka šeit ir jāsaprot katrai augstākai vadībai, vai mēs paši pēc būtības esam gatavi mainīties, paši mainīties un vai mainīt visu sistēmu. Tas ir nenormāls darbs. Ja. Kā tas bija jūsu uzņēmumā? Kas varbūt triggerēja šos te jautājumus? Man paveicās, es pamācījos Zviedrijā tādā Sustainable Leadership, ko Swedish Institute sponsorēja. Un, principā, šīs 2 nedēļas intensīvas mācības apvienojumā ar kompāniju vizītēm pavēra reālo dzīvi, kā tad tu strādāt ar šiem ANO ilgspējas mērķiem. Un arī tādas perspektīvas, ka ilgspēja tas nav tikai sašķirot atkritumus, bet tas ir vispār filozofija savā ziņā. Pilnīgi precīzi. Man liekas, priekš manis vislielākais izaicinājums liekas tā investīcija cilvēkos, kur patiesībā sakot, mūsu uzņēmumā skatāmies uz cilvēku, viņš tā kā ir centrā, un tad ļoti daudz enerģijas un laika paiet šajās investīcijās cilvēkos, darba vidē, izglītībā, personīgajā labklājībā, jo tās investīcijas, kas nesīs kaut kādu labumu ilgtermiņā, bet tā ir tiešām tā filozofiskā izmaiņa, kas notiek visā uzņēmumā. Un arī likt cilvēkiem domāt, viena tāda vērtība, kā saimnieks savā vietā, kas, man liekas, ir pat ilgspējīgākā būs uzņēmuma vērtība, jo
Tas liek katram cilvēkam padomāt par to, kā iztērēt mazāk resursus tur, kur viņš ir. Un kas ir, man liekas, viens no tiem ilgspējas pamatiem, ka tā kā nedzīvot uz nākamo paudžu rēķinu. Un, es domāju, vienmēr par to ziņošanas kārtību mums pagaidām, protams, Latvijā nav obligāti, bet būs kaut kad perspektīvā. Un man liekas, ļoti liela plaisa. Tas, kas man liekas arī ļoti interesanti, kāpēc jūs gribēšu par to parunāt. Kā tad nosekt to plaisu? Jo 25. gadā jāsāk ziņot, pēc tam, principā, drīzumā jau jāziņo te vai visiem uzņēmumiem. Un kuri tad būs tie eksperti, kas spēs ne tikai sastādīt stratēģijas, bet ieviest, vēl arī sastādīt ziņojumus un gal galā panākt kaut kādu taustām izmaiņu. Vienu ekspertu jau redzu, ka es saprotu, kāds pieredze. Bet kā jums pašām liekas, kas ir mums kā valstī tas labākais ceļš šajā ilgspējas virzienā? Viens, ko es sadzirdēju, ir izglītot kopā uzņēmumu vadībiem. Jā, es domāju, tas ir viens no galvenajiem instrumentiem. Un tad par ilgtspēju un saistībā ar visu, kā es teicu, vadību un vadīšanu kā procesu, korelējot ar šo ilgtspēju un pēc būtības. Jā, tas man šķiet ir tas galvenais un būtiskākais. Es domāju, ka ir arī ir daudz tādi arī jaunieši, kas izglītojas šajos jautājumos. Man liekas, ka tā ir tā lieliska iespēja šos jauniešus dabūt atpakaļ mājās. Un parūpēties par to, ka viņi tās zināšanas liek lietā savā dzimtenē, Latvijas uzņēmumiem, Latvijas kapitāla uzņēmumiem. Ja? Un ka nevis tev tā loma ir nenozīmīga, ja? Tur pārnēsā kaut kādas papīrus, ja? bet kad uzņēmumi arī ir gatavi investēt tajos jautājumos, ja? Un ka tu tādā veidā, teiksim, tiem profesionāļiem reāli radot to iespēju likt tās zināšanas lietā un uztaisīt ļoti būtiskas pārmaiņas. Ja? Jo ļoti bieži jau viens ir tas, ka tu mācies un tev ir kaut kāds dzinuls un tev tie jautājumi interesē, bet otrs ir tas, ka tev ir iespēja iekustināt ļoti būtiskus procesus uzņēmumā. Varbūt es būšu nedaudz radikāls, bet, manuprāt, Latvijā ir tiešām saujiņa ar ekspertiem, kas ir sasnieguši līmeni, kas varētu pasniegt to ilgspēju tādā plašākā nozīmē citiem. Kā ir ar šiem ekspertiem? Es varu nosaukt, man liekas, vienu vai divus, teiksim, Jānis Brizi, kas ir nācis no šīm vidas organizācijām, Zanda Šadara no Rimī, kas ir daudz gadus ar šo lietu darbojušies. Kur jūs atrodat, teiksim, kā turību šos te Agnes Bensona mums arī ir kā viens no ekspertiem, kas arī ir vadlīnijas gan veidojusi, gan rakstījusi ar dažādiem uzņēmumiem un arī šobrīd. Tas noteikti nejauši visticamāk, jo turības stāsts pavisam vienkārši, tā kā mēs neesam tikai docētāji vai akadēmiskais personāls, kā es saku, mēs visi esam ar otru kāju nozarēs, tad, protams, ka tur ir sasaisti ar šo un sevišķi turisma viesmīlības arī jomā, tur jau ir ar visām asociācijām, kur jau ir piesaistīti eksperti un viss šī sadarbība. Līdz ar to tur jau mēs tās jaunās vēsmas, skatoties no tām nozares vajadzībām, mēs arī viņus ieliekam tajā izglītības. Tā ir tā pievienotā vērtība īstenībā tai profesionālai izglītībai. Un kā jums liekas, teiksim, savukārt no profesionālas izglītības vai tālāk izglītības, vai ir pietiekams piedāvājums, teiksim, cilvēkiem, kas ir nolēmuši paplašināt kā vadītāji savus zināšanas tieši ilgspējā, bet nemācies maģistratūrā, bet, teiksim, profesionālajā kursi kaut kā? Man liekas, ka ir piedāvājums, jo ir, es nezinu, tāpat. Stokholmas ekonomikas skola arī organizē papildus apmācības. Ir dažādas online apmācības, Cambridge, Harvardas universitāte, teiksim, no tāda augstā gala, ja, bet ir daudz arī. Manuprāt, ir tās iespējas, un šobrīd tas online formāts viņš paver iespējas arī, ka tev nav jābrauc, un tas ir pieejamāks, teiksim, arī tādam plašākam. Ziniet, kā tagad jau vispār, cik mēs daudz uzmanību veltam, ja, tur tik ļoti klausoties kaut ko teorētisku. Viens ir saprast pēc būtības salīdzinoši īsi kopsavilkumā, par ko mēs runājam, un tad praksē to izmēģināt. Tad tiešām tas viens rīks ir, manuprāt, mēs pat nenovērtējam to, ka tiešām mēs varētu atsaukt atpakaļ uz Latviju daudz, kas ir izbraukuši. Jo tieši tā Z paudze bija tā, kas izbrauc, kam nebija daudziem no viņiem. Es skatos arī pēc saviem jauniešiem, kam nav
pieņemams varbūt tas mūsu dzīves stils, kas domā jau globālāk un tālāk. Ja? Un tos gan mēs varam šādā veidā atpakaļ motivēt, braukt un iesaistīties tajā mūsu vidas sakārtošanā. Jo man ir 22 un 18 gadīgi bērni, bet viņi man ārkārtīgi daudz, viņi man lasa lekcijas par šķirošanu, par gaismas noslēgšanu mājās, par dažādības pieņemšanu un tā tālāk un tā projām. Tā kā mums jāmācās noteikti digitālai bērni, kas tagad ienāks, tie vēl vairāk mums iemācīs. Tā kā šis jau pilnīgi piekrītu, jo mums uzņēmums Amrop, ko es pārstāvu, mēs, labi, pamatbiznesa mums ir vadītāja atlase, bet jau no 2014. gada mēs veicam arī darba devēja tēlu pētījumus un visu citu starpā. Mēs arī analizējam, kā mainās tie motivatori, kas cilvēkiem liek pamainīt darba vietas vai kāpēc viens darba devējs šķiet iekārojamāks kā citi. Un mēs esam tos pētījumus faktiski aptaujājot, cik kuru gadu tur starp 5 un 7 tūkstoši respondentu no Baltijas. No 2014. gada, par 300 lielākiem uzņēmumiem Baltijas valstīs. Un tas, ko mēs tur redzam, ir, ka jo gadu, jo būtiskāka nozīme ir tiem faktoriem, rūpes par vidi un rūpes par dabu, šie te jautājumi viņi izvirzās priekšplānā. Protams, ka ir daudz faktoru, kas cilvēkiem ir īpaši, teiksim, tāda, zilām apaklītēm, tas, vai tas darba devējs ir stabils, vai viņš maksā pietiekami adekvātu algu, un vai tā alga, vai tev ir garantija par nākamo dienu un nākamo mēnesi, kaut kāda zināma stabilitāte. Protams, ka tie faktori ir visbūtiskākie, bet šis te faktors, ka rūpes par dabu un apkārtējo vidi, viņam ir arvien lielāka nozīme, un mums ir iespēja arī tos pētījumos paņemt dažādas griezumus, par demografiskām grupām, par tirgiem un tā tālāk. Un tas ir tieši to, ko tu mini, par šo te jauniešu paudzi. Kur noteikti nevajadzēs mums vairs tik ļoti apmācīt. Viņi mūs māca tiešām. Tā kā viņiem tas ir ļoti. Kā jums liekas, kāds ir tas industrijas standarts? Cilvēks tad nolēma, viņš kļūst par ilgtspējas vadītāju. Pieņemsim, viņš pats iet mācīties, uzņēmums viņu promotē, apmaksā. Ko jūs ieteikt mūsu klausītājiem, ja viņi ir nolēmuši, ka viņi grib braukt apakaļ vai mainīt savu profesiju? Kādi būtu tie nākamie soļi? Es domāju, ka pirmām kārtām sāk pašam mācīties. Es domāju, ka uzņēmumiem, tomēr jau tu skaties, tev jau reti kurš uzņēmums var tagad aizsūtīt vienu speciālistu, tagad, 3 vai 5 gadus kaut kur mācīties, un apmaksāt šīs studijas. Ir dažādi veidi papildus apmācības, kas ir ļoti bieži paralēli darbam. Tas learning by doing, caur mācoties, to dara, tas jau ir tas galvenais. Un tad tas ir paralēli, vai ne? Konsultantu pusē es teiktu, ka tā ir arī lieliska iespēja, un bišķi pareklamējot konsultantu vidi. Tā ir iespēja, tu redzi, tu strādā ar klientiem no ļoti dažādām nozarēm, klientiem dažādās organizāciju attīstības stadijās. Tur tu vari tādā īsākā laikā iegūt daudz, dažādāk to pieredzi, un tādā veidā eskalēt to mācīšanās procesu. Bet es domāju, ka līdzīgi kā tu minēji pašā sarunas sākumā, runājot par to universālo vadītāju komplektu, lai vispār tu kaut kur kā vadītājs strādāt, man liekas, ka tev ir diezgan svarīgi iegūt to praktisko pieredzi laukā un to praktisko pieredzi nevienkāršos projektos, nevienkāršās organizācijās, nevienkāršās situācijās. Tur jau tu vari, uztrenēt to savus prasmes. Tuvojoties noslēgumam, es nevaru nepajautāt, jūsuprāt, ar kādu budžetu būtu jārēķinās, lai apgūtu pietiekamu zināšanu apjomu. Tur vai caur maģistratūru, vai online. Kas ir tas entry level budžets, kas man būtu jāsakrāj, lai es varētu mainīt savu karjeru un kļūt par ilgtspējas vadītāju?
Tas nav, manuprāt, tas nav nosaucams cipars. Ir minimums, ir maksimums. Var iziet apmācības kā kvalitātes vadītājs pa pāris tūkstošiem, un tu vari iziet arī pa pāri 10 000. Tas vispār nav, manuprāt, šādā veidā skatāms. Es drīzāk varu no savas prizmas pateikt, ka, lai es varētu būt augstākā līmeņa vadības stāsts, tad es varu nekautrēties pateikt, ka savās zināšanās ik mēnesis ieguldu vismaz 1,5 līdz 2,000 eiro nopietni. Un tas ir saistīts ar grāmatām, ar online, ar visu to, kas šobrīd nāk papildus. Tā ir manā dienas kārtībā. Tas ir tā latiņa. Jā, bet ir arī diezgan plaša tā biblioteka. Jā. Cik maksā Cambridge, Harvards vai līdzīgi online kursi, kas būtu novērtējams, ieraksts CV? Es domāju, ka tur jau tas ir atkarīgs no studiju apjoma. Ja? Tas nav novērtējums. Sākot ar 2,000 un uz augšu. Es arī var mazāk. Nē, man liekas, ir ļoti būtiski saprast, ko tu pats vēlēsies panākt ar tādu vai šādu apmācību. Kas ir tas rezultāts, kāpēc es eju un kaut ko meklēju, kāpēc es mācos. Tā ir pašizaugsme, tas ir KPI variants, tas ir uzstādījums biznesā, tas ir kas. Bet tas ir varbūt arī kaut kāds networkings ar cilvēkiem, kas ir līdzīgi domājoši, ja, kam arī tie jautājumi ir aktuāli. Visforšākais bezmaksas stāsts. Kaut ko tu pats iemācies un eksperimentē savā uzņēmumā to un skaties, vai tas strādā vai nē. Tā bezmaksas rīks, kā to doing by learning izdarīt. Bet principā skaidrs, ka pirmais solis jebkuram interesantam konferences 31. oktobris. Ja? Bet man liekas, tad rezumēt to, ko mēs pārunājām, es teiktu tā, ja mēs esam uzņēmums, tad mums ir iespējas vai nu meklēt šo cilvēku, maziņu varbūt viņi atrast, visticamāk viņš būs dārgs. Otrs, meklēt no iekšējiem resursiem, paskatīties mārketinga departamentā, vai cilvēks saprot procesus, var arī ieviest stratēģijas. Un savukārt, ja jūs esat jaunais profesionāls, kas ir nolēmis kļūt par ilgspējas vadītāju, tad labs veids ir pirmkārt pašizglītība, otrkārt varbūt sākt darbu tieši caur konsultantiem, kur iegūt praktisko pieredzi, un tad soli pa solītiem virzīties ilgspējas vadītāja virzienā jau lielākos uzņēmumos. Piekrītat? Jā. Galvenais ir gribēt pašam mainīties. Tas ir visbūtiskākais. Super. Man liekas, ļoti labi piebildi. Dāmas, paldies par sarunu. Es ceru, ka mūsu skatītājiem šī mazā diskusija dos papildus stimulu mainīties, kļūt ilgspējīgākiem un iespējams arī pamainīt kaut ko savā karjerā. Paldies! Paldies.